Šodienas tēma par to, kāda ir meditācija un tās priekšrocības. Kā jau es esmu iepriekš minējis, to, kā meditācija spēja radikāli mainīt smadzeņu darbību, līdz ar to arī pašu dzīvi. Un, ja papēta tālāk, tad regulāra meditācijas praktikas vispār ko dara? Pirmām kārtām jau pirmais dziedē. Meditācijas stāvoklī cilvēkam mainās viņu smadzeņu bioritmi, un noteikti kādos es tālākos videos varēšu stāstīt par alfa un teta un beta viļņiem. Tādējādi relaksācija un meditācija palīdz cilvēkam ķermeņa pretestības celšanā pret visdažādākajiem nelabvēlīgiem faktoriem no ārējās vides. Otrais. Atbrīvo no stresa, un relaksācija meditācija palīdz noņemt fiziskos un emocionālo spriedzi, uzlabot vispārējo veselības stāvokli, un darot, piemēram, tikai pusstundu, tu jau redzēsi uzreiz šo efektu momentāli. Trešais. Sniedz mieru. Meditācija pozitīvi ietekmē cilvēka psihi, tas ir, viņš kļūst daudz līdzsvarotāks, mazāks ir reaktīvs savās reakcijās uz kairinātājiem. Ceturtais. Izpilda vēlmes. Meditācija, ja ar to regulāri nodarbojas, pieradina pie apzināšanās, pie apzinātības, un apzināšanās ir instruments, ar kura palīdzību pastiprinās domas spēka enerģija. Ja tu vēlies uzzināt vairāk, kā piepildīt vēlmes, īstenot absolūti jebkuru vēlmi, tad noteikti nāc un noskaties uz manu mājaslapu bezmaksas webināru Laimīgas attiecības pateicoties domu spēka praktikām, jo tur kursa laikā es stāstu ne tikai par attiecībām, bet arī par to, kā varēsi jebkuru vēlmi materializēt un realizēt savā dzīvē, neatkarīgi no tā, cik maza vai liela tā būtu. Tiekamies jau šajā bezmaksas webinārā. Tās ir absolūti bez maksas. Tiekamies!